Labrīt jau kārtējās vīna darītavu medībās. Šodien mēs apciemosim 4 dažādas vīna darītavas, jo mēs filmējam materiālu manam klientam Bordeaux Wine Vacations. Šī iebrauktuve ir pasakaina. Šai vīna darītavai mums ir aptuveni 45 minūtes, jo šodien šeit notiek pasākums. Pulkstenis jau ir 10, pasākums sākas 11. Mums jālaižās prom pirms tas ir sācies. Chateau Carbonneau ir viena no vecākajām vīna darītavām Bordeaux reģionā. Tās vēsture sākas vairāk kā pirms 700 gadiem, un vīna darināšanu šeit uzsāka benediktīņu mūki. Pateicoties mūku profesionālajam darbam 18. gadsimtā, baltais vīns, kas nāca no šīs darītavas, bija tik slavens, ka to slepus sūtīja uz Konstantinopoli. Konstantinopolē pastāv muslimu reliģija, un alkohols ir strikti aizliegts, tādēļ šo vīnu vajadzēja slēpt un to dabūja iekšā sakot, ka tas ir minerālūdens. Un galu galā šis vīns tika pasniegts sultāna dzīrēs. Tieši tik leģendārs šis vīns jau bija 18. gadsimtā. Pēc mūkiem šo vīna darītavu pārņēma vairākas svarīgas ģimenes, taču viena no visilgāk kalpojošām ģimenēm bija Bušero ģimene, kam šī vīna darītava piederēja gandrīz veselu gadsimtu. Un ja ir viena lieta, ko mēs varam izspriest, Bušero ģimene nebija pasīvi īpašnieki. Šī ģimene izveidoja vienu no visiespaidīgākajām vīna kolekcijām visā Bordeaux vēsturē, eksperimentējot vairāk kā 1000 dažādām vīnogu sugām un ceļot šīs vīna darītavas reputāciju vēl pat augstāk. Un tad 1956. gadā šo vīna darītavu pārņēma Perrin ģimene, kas to pārvalda līdz pat šai baltai dienai. Arī šī ģimene turpina atstāt milzīgu nospiedumu vīna darītavas vēsturē, pārstādot vīnogulājus, atjaunojot vīna pagrabus un veidojot moderno vīna darītavas tēlu. Carbonneau ir viena no ļoti retajām vīna darītavām, kurai ir prestižais Grand Cru Classé de Grave novērtējums kā baltajam vīnam, tā arī sarkanvīnam. Un tagad mēs atrodamies Carbonneau muzeja daļā, un es tikko atklāju, ka šī arī bija ļoti iemīļota vieta Amerikas prezidentam Thomasam Jeffersonam. Par to liecina daudzie pavadieni. Vēstules, ko Jeffersons ir sūtījis, Amerikas godalgotas medaļas un lielas metāla plāksnes par viņa vizīti. Tāpat arī muzejs ir piepildīts ar dažādiem instrumentiem no seno laiku vīna darītavas. Kā arī te ir senatnēju auto izstāde. Paskaties uz šo, cik krūti ir šis. Mašīnas, kas tika saražotas 1904. gadā. Burtiski vecākas par veselu gadsimtu. Dažas no šīm mašīnām jau ir 120 gadus vecas. Es nezinu kā tev, bet skatoties uz šīm mašīnām, man tik ļoti patīk iztēloties tos laikus, kad cilvēki šajās mašīnās brauca. Un, protams, mums domājot par mašīnām, mēs domājam, ka tās ir daudz uz ielām. Lai gan tajos laikos, kad šīs mašīnas pastāvēja, lielākoties cilvēku galvenais transporta līdzeklis vēl joprojām bija zirgi. Un šādas mašīnas nebija tik bieži sastopamas, cik mums ir pierasts tagad. Taču pat, ja to nebija tik daudz, vienkārši paskaties uz šo brīnumu. Jā, es saprotu, mūsdienās mums ir jāuztraucās par aerodinamiku, par drošību, par ekoloģiju, gan jau, kad arī vajag, lai mašīnā ir silti. Taču, manuprāt, nav nekā stilīgāka par šiem vāģiem. Es varētu pavadīt stundas, vienkārši aplūkojot katru mazāko detaļu. Lampas, radiatorus, riepas, stūres, interjera detaļas. Šie automobīļi ir bezgala fascinējoši. Šī ir pirmā reize, kad es redzu kaut ko tam līdzīgu vīna darītavā. Ok, mums ir ļoti maz laika, lai izlidotu ar dronu. Sāk parādīties arvien vairāk cilvēki un tūlīt šeit sāksies pasākums. Tā vajag 32. Lidojot ar dronu, vīna darītavas ir ļoti spīdīgas. Un, lai cīnītos pret šo spīdīgumu, mums jāuzliek kamerai virsū filtrs. Šis filtrs samazina saules stiprību, kā arī konkrētajam filtram, ko es lieku tagad, ir īpašība samazināt atspogus. Kā mašīnās, tā arī ēkās. Tu uzliec šo te mazulīti virsū, un tas tev palīdzēs uztaisīt daudz labāku videoklipu. Protams, ir jāiemācās arī par kameras iestatījumiem pašā dronā. Man jātiek cauri kokiem, sākam filmēt, un tagad tev jau būtu jāredz tas, ko mēs filmējam. Par cik tu jau esi redzējis tos kadrus, mēs turpinam ar nākamo vīna darītavu. Chateau Larrivée. Iesim un atradīsim, kas šeit ir galvenais. Atbraucot uz Chateau Larrivée Aubryon, mani sagaidīja pārsteigums, kā izrādās, šeit strādā mana drauga sieva, kas patiesībā ir ļoti rets notikums, jo visā Bordeaux ir 1000 vīna darītavu. Un tev, lai atbrauktu uz kādu no vīna darītavām un sastaptu tur cilvēku, kuru tu pazīsti, tas bieži nenotiek. Tāpēc tas jau bija ļoti foršs sākums šai vīna darītavai. Taču, ja mēs runājam par pašu vīna darītavu, Larrivée Aubryon tika uzcelta 1840. gadā. Vīna darītavas pastāvēšanas laikā tai vairāk kārt mainījās nosaukumi. Sākumā to dēvēja par Chateau Lacanoy, tad par Larrivée, tad Brion Larrivée, tā izgāja vēl pāris vārdiem, līdz beidzot tā kļuva par Chateau
La Rivette au Brion. Sākotnēji šī bija maziņa vīna darītava Pessac-Léognan reģionā. Tās īpašumā bija tikai 17 vīnogulāju hektāri, un godīgi sakot, tolaik vīna darītavai negāja viegli. Līdz pienāca pagrieziena punkts, kad 1987. gadā šo īpašumu iegādājās Gervason ģimene. Gervason ģimene pa lielam pārbūvēja visu no nulles. Tie sāka atpirkt sen pārdotus vīnogulājus, neatlaidīgi pārstādot vīnogulājus un izplešot savas labības līdz 72 hektāriem šo baldienu. Tās ir ārkārtīgi lielas pārmaiņas tikai pāris desmitgadēs. Un pats foršākais īpašnieku nomaiņā ir tas, ka Gervason ģimene šo vīna darītavu pārvalda kā liela ģimene. Tur atbraucot var just siltumu, tur redzi kreativitāti, viņi novērtē tradīcijas, taču tajā pašā laikā arī tiecās pēc inovācijām. Šī nav kārtējā vīna darītava, kas cīnās ar stagnāciju. Šeit vīndari izvēlās iet drosmīgu ceļu. Te var atrast cementa mucas olu formā, kas ir domātas baltvīna novecināšanai. Te ir pilns ar mākslinieciskiem pagrabu dizainiem. Un pavisam nesen šī vīna darītava arī uzsāka savu ceļu Vignoble de Futur, kas nozīmē nākotnes vīnogulājs. Šis ir ilgtermiņa projekts, kura mērķis ir pārstādīt un pārveidot vīnogulājus, lai tie būtu ilgtspējīgi dzīvot globālās sasilšanas apstākļos. 12 hektāri jau tika pārstādīti ar jaunu attālumu starp vīnogu rindām un vīnogu kokiem, jauniem saknājiem un jaunām tehnoloģijām, kas ir mērķētas uz nākamajiem 50 gadiem, nevis uz nākamo vīna ražu. Šī ir patiešām īpaša vīna darītava, un es jebkurā dienā labprāt aizbrauktu vēlreiz, lai apskatītos gigantisko vīna pagrabu ar bezgalīgām vīna mucu rindām, māla amforām un tiem skaistajiem cementa olu dizainiem. Otrā vīna darītava ir pabeigta, mēs esam ceļā uz nākamo pieturu. Mēs kavējam jau pusstundu, man nācās uzzvanīt vīna darītavai un pateikt, ka mēs būsim vēlu, pret ko par laimi viņam nebija iebildumu. Taču lielākā problēma ir tāda, ka uz trešo vīna darītavu es ieradīšos laikā, kad man teorētiski jau būtu jābūt ceturtajā vīna darītavā. Šis ir diezgan klasisks scenārijs vīna turismā. Ļoti daudz loģistikas, ļoti daudz zvanīšanās turp un atpakaļ, taču bieži vien, kad tu vienā dienā mēģini safilmēt vairākus objektus, diemžēl šādi arī tās lietas notiek. Taču ir vienmēr jāmēģina sarunāt, vajadzības gadījumā vismaz nobildēt tikai ārpusi, ja nevar tikt iekšā, lai tik un tā būtu materiāls. Un tā problēma nav tajā, ka ir grūti sabildēt un nofilmēt 4 vīna darītavas vienā dienā. Tā problēma ir tajā, ka katrai vīna darītavai ir savi pieejamie laiki, un bieži vien šie laiki pārklājās. Un tad tu attopies tieši tādā pašā situācijā, kā es esmu tagad, taču galvenais ir darīt un izdarīt visu, ko tu vari. Tas, manuprāt, ir katra biznesa svarīgākais punkts. Strādā ar to, kas tev ir pieejams, un izdari visu, ko tu vari ar to, kas tev ir pieejams, cik tev ir laika. Un tas arī būs labi. Šodien ir fantastiska diena, un tas materiāls, ko mēs jau esam nofilmējuši, izskatās kolosāli, vismaz kamerā. Un es domāju, mans klients būs ļoti priecīgs. Tādēļ es braucu lēnītēm un izbaudu pēdējos saulstarus Bordo reģionā, jo drīz laikapstākļi mainīsies. Paskaties, kādi skaistumi te ir ārā pa logu. Jā, kā jau parasti. Kamerā tas nekad neizskatās tā kā dzīvē. Taču paskaties, caur kādiem ceļiem veiss mūs izdomāja vest uz mūsu nākamo vīna darītavu. Un tagad mēs esam atbraukuši uz saldā vīna, uz deserta vīna reģionu Sauternes. Un kamēr mēs atrodam mūsu ceļu uz vīna darītavu, šeit arī es teikšu tev paldies, ka noskatījies šo videoklipu, un atlikušās 2 vīna darītavas šajā dienā mēs atklāsim nākamajā epizodē. Iekomentē, kura vīna darītava tev patika vairāk, nospied laiku un paraksties uz kanālu, lai tu nenokavētu nākamo videoklipu.